Podkāsta draugi Spilva. Es varu atzīties grēkā. Mēs kādreiz ar Dagmāru Leganti mēdījāmies. Es nekad dzīvē apzināti negāju, lai būtu televīzijā vai būtu raidījumu šādu vai tādu vadītājs. Un tur es esmu pateicīgs saviem draugiem. Jā, man diemžēl arī bija zvaigžņu slimības periods. Protams, bija arī jautājumi, kā jūs tur nenomirāt? Mēs vienā brīdī domājam, jūs nosprāksiet. Tāda arī bija. Bet tas ir labi, arī tas ir līdzpārdzīvojums. Jā. Mēs paši ļoti bieži tā visu dramatizējam, ka tā galva sāk kūpēt. Viss kaut kā mainās. Tas nav dēļ maniem 55. Viss ir kaut kā drusku citādāks. Valters. Un klāt jaunākā izgaismots epizode, un šajā reizē man saruna būs ar cilvēku, kura vārdu, es domāju, arī daudz zina ļoti labi. Cilvēks, ar kuru var gan paraudāt, gan pasmieties. Valters Krause. Valters Krause. Man der. Man vispār patīk. Kas tev patīk? Teatrālisms? Nē, tāds vidējs, jā. Bet kamēr paši atzīst, ka tas ir teatrālisms. Tas bija drausmīgi. Tas bija, jā, tas bija šausmīgi, Valter. Jā. Tas bija tā kā no, 93. Bet tu jau pati to atzini, tas pats galvenais. Protams. Jā. Sāc normāli. Valč, prieks tev satikt te. Čau, paldies. Čau, paldies. Ka paaicināji. Jā, uz otro sezonu. Nesaprotu, kur mans lečo ir tā burciņa? Es aizmirsu, es tiešām aizmirsu, bet es tev apsolu, ka dabūsi. Pie kam, kas maniem lečo ir ļoti labs. Viņi Valters arī pēc lečo. 2 gadiem garšo tāpat kā iepriekšējā sezonā likti. Jā? Jā, viņi nebojājas. Mūžīgie? Neiet gaisa. Varbūt mūžīgais, nezinu. Diez vai tu gribētu būt pirmā, kas noskaidro, vai ir mūžīgi. bet kaut kad būs, jā. Kaut kad būs, bet man kaut kas jau ir priekš tevis tagad. Tev. Te jau zini, tu esi redzējis vismaz 3 epizodes, Valters jau man izstāstīja. Viņš jau zina, ka viņu sagaida plāte, kas ir rūpīgi izvēlēta. Un, Valter, tu drīksti minēt, ko varētu būt mēs tev izvēlējušies. Bet man jāpalīdz būs uzvedināt latviešu mūziku. Nē. Nē. Labi, tas nepārsteigs tevi, es domāju. Pasaka pirmo burtu. Kā tad? Tu uzreiz atminēsi. Es tad nezinu, kurā valodā man tev tas pirmais burts arī jāsaka. Sāksim ar to. Angli, krieviski. Ne, krievis jau nevar tagad, jā, anglis. Kaut gan žēl, ka nevar krievu valodā. Es domāju, ka valoda vispār. Labi, es tev ņemu ārā to plāti. Ko? Ņem to plāti. Pagaidi. Taisiet acis un taisi acis vaļā. Jā, protams. Šansons. Jā. Džoda Sēns. Es ietrāpījusi. Esmu ietrāpījusi. Un vēl man šeit tā simboliski, ka Džoda Sēns ir tādas jaunas mājas lievenītī. Nav vēl pabeigt. Otrais stāvs vēl top. Jā, un pasties, tur viss vēl notiek. Un tad, var sakot, jā, šis lēta tev varbūt ir kā tāds labs... Nojauti, kas pa dziesmu. Nevajag arī. Jā, nojauti. Nojautu. Būtu vēl viena nots uzreiz pateikt. Nē, nojautu. Paldies. Jā. Paldies. Lūdzu tev, Valčiņ, lai tev labi skan. Jā, man ir arī plašs atskaņotājs. Tiešām, jā. Un tad, kad man uzdāvināja plašu atskaņotāju vienā no jubilejām, un tad es vienu brīdi zinu uz Tallinas ielas blakus ķīniešu bistro, tur ir tāds veikaliņš, kur laikam no Vācijas ved visu kaut ko. Tur ļoti liela plašu izvēle. Un es biju uzsēdies uz tādiem, vācu folk orķestriem. Man ļoti patīk, kā jodelētāji. Gan jodelētāji, gan pūtēji orķestri, gan tādi marši man ļoti patika. Tad, kad sestdienas rītos vai svētdienas rītos draugu kompānijā baudi pirmo alu, un tev atskan tā diezgan paskaļi tādi marši. Skaisti. Ļoti skaisti. Man interesē, kas bija tas, kas tev tajā tā kā spēja tavas dvēseles stīgas iekustināt tajā mūzikā. Tur tu esi ietrāpījusi, jo es vispār pēc savas muzikālās gaumes esmu tāds sentimentāli apcerīgs. Tas tā varbūt tas mans ārējais tēls nevienmēr tāds ir, bet
mūzikas ziņā, jā, man patīk padomāt. Es uzreiz gan varu teikt, ka es visus vārdus neiztulkošu un nesapratīšu. Reizēm pat tas ir labi, ka tas Labi, paliek ka jā, noslēpums, jā, vai ne? jā. Mēs varam savās Paši ekspektācijās. izdomāt, par ko ir dziesma. Jā. Bet, jā, man ļoti patīk tāda mierīga mūzika, jo kaut gan es tagad skatījos, cik šērē 79 vai 80, ja? Kā viņa pasniedzat, ja tikko vienu no balvām, bet es pie šēras arī esmu izlēkājies jaunībā Krustas Čērsu. Un kas tad tev tagad ir, ja ne jaunība gandrīz jau no tev? Tagad man ir vēlīnā jaunība. Vēlīnā jaunība. Nu, Pārējnieks. jā, nu mēs ar tevi jau esam runājam, ka tu gatavojies tādam foršam notikumam, ka tu svinēsi savu dzimšanas dienu, vai ne? Un tu 55. Būsim godīgi. 55, būsim godīgi. Kā tu pats jūties tas 55? Tev ir, tu par to domājot. Nu, zini kā, tur man ir tāds neliels aizvainojums, jo tad, kad man palika 50, tad tikko sākās pandēmija, tā kā labāk neko. Un es domāju, 51 izspraudīšos. Tad bija lockdowns, neko nevarēju. Tad es tā gaidīju, es domāju, nekas jau tā beidzamo lielo balvu svinēju, kad man bija 45. Tad es skatījos uz savu kolēģi, ja, Baibu. Viņu 50 noblieza, 55 noblieza, es tur arī visur biju. Tad es tagad. Bet tā, ka kaut kas, Bet ko tas skaidrs pats? Neko tādu nozīmē. Godavārds neko. Ja? Vienīgi tikai nedaudz, varbūt to, ka, tu kā lai pasaka, par tādām lietām, kas tur sasniegts, izdarīts, neizdarīts, par to es vispār nemēģinu domāt. Bet tas, ka tas krietnais apzinātā cilvēka vecums ir jau tiešām tādā pāri pusmūžā, to gan. Es vispār cilvēka mūžu skaitu nedaudz citādāk. Es sāku skaitīt tādu no 20 gadiem, jo, manuprāt, tas, kas ir līdz 18 un skola un bērnība, mēs jau vēl paši neesam mēs. Mēs dzīvojam pie vecākiem, pie vecām mātēm, mēs klausāmies, ko mums saka, mēs ņemam vairāk vai mazāk pretī to, ko saka mūsu skolotāji, pēc tam, ja tur augstskolas pedagogi un tā tālāk, un mēs paši vēl esam tādi mīcāmi. Tad jau, kad ir 20, tad jau tomēr tie puni ir tavi personīgie. Tāpēc es šobrīd tādus 35, bet atkal domājot par to vidējo vecumu, tas ir tāds normāls pusmūžs, 35. 35 var pusmūžs. Tas pusmūžs, kas tā 20 skaitot. Es labāk tad, kā saka, tad ar tādu prātu, nevis 120 bez prāta. Un kā tu jūties vispār? Kāds, ja tev būtu jāpastāst par to savu tagad šo dzīves laiku, cik tu labi jūties? Varbūt man vienkārši ir lielāka pieredze un bagāža kaut ko salīdzināt, kā bija dažādos laikos. Un tas attiecās uz pilnīgi visu. Manu ģimeni, maniem draugiem, manu darbu, draugu, darbiem jebkurā sfērā, draudzību kā tādu, dzīves notikumiem, to, kas notiek visā pasaulē. Tā mana iepriekšējā pieredze kaut ko ir parādījusi, ka tas ir pieņemami, tas nav pieņemami. Tā ir mana problēma pieņemt vai nepieņemt. Tas ir, un tās lietas, es neteikšu, ka viņas mani tā ļoti šausta, bet es ik pa brīdim iespējams nedaudz vairāk aizdomājos par to, ka vai tā situācija, vai tas notikums, vai tas apstākļu kopums, vai tas ir godīgi. Arī kā neatbildams jautājums, vai ne? Es jau nekad tā... Bet tāda, kā lai saka, tāda maza veļas diena iekšēji. Tā, ka neizcilāt visus apcirkņus, bet tomēr tā, braucot ar mašīnu, tu pati arī brauc pie stūres, tu redzi, kā brauc Rīgā, tā, ka tie pagriezieni nosacīti, telefoni rokās, pie mirgojoša dzeltenā nomet pa bremzēm, un tev tur aizmugurē viens jau uzsprākst, jo viņš ir sekundi savā dzīvē daļ manis zaudējis. Tie tādi mazi sīkumi, bet tie arī visā tajā ir. Vai tu arī citreiz skaties un domā par to, kas ir bijis,
caur tādu kaut kādu nožēlas punktu, ka tu kaut ko arī mēdz nožēlot par to, kas ir bijis vai nav bijis. Cik tev ir aktuāli, piemēram, tik daudz arī to veļu šķetināt un domāt par tādām lietām? Ar to nožēlu redzi ir tā, ka es noteikti nenožēloju savus punus, jo bez viņiem nav iespējams dzīvot. Ja tajā kamīnā to pirkstu nepieliek pie tās ogles vai mēli pie šķūnīša atslēgas ziemā, tad to nevar uzzināt. Tie stāsti, ko citi tev stāsta par tādu pašu notikumu, tas tā īsti nē. Bet par to nožēlu, ka man pašam kaut kas būtu neizdevies, vai visi varēja daudz vairāk izdarīt. Tas ir skaidrs. Tādu nē. Jo, es par sevi. Es nedrīkstu atļauties aiziet tādā ļoti lielā mazgāšanā. Man nepietiks laika draugiem, suņiem, sev, hortenzijām, burkas taisīt. Sēdēšu, kā es saku, stūrītī. Un visu laiku domāšu, ko es vēl varētu nožēlot, tā nedrīkst. Nē. Bet vispār arī domājot par to tavu dzīvi, vai ne, par to, kā atvērās tā tavu pasauli un tu nokļuvi tajā televīzijā. Tas jau pilnīgi mierīgi varēja arī tā nenotikt, vai ne? Tā bija nejaušība. Tas bija, zini, ir tā, man liekas, filma Sliding Doors, vai ne, vai tauriņa efekts, kur tev principā durvis varēja aizvērties vai neatvērties, un tā bija pilnīgi nejaušība toreiz, vai ne? Tās bija tāds apstākļu kopums vai sagadīšanās, bet es nekad dzīvē apzināti negāju, lai būtu televīzijā vai būtu raidījumu šādu vai tādu vadītājs. Tieši tāpat tās bija arī ar radio, gan Star FM, gan Latvijas radio. Tas viss tā, kaut kā sastājās. Pastāst par to televīziju. Es pieļauju, ka kāds varbūt klausās un skatās un varbūt nezina to. Tur bija ļoti vienkārši. Tātad mēs ar Baibu, Sipenieci Gavari, ja kāds vēl nenojauš, bijām kursa biedri, un tad nāca 90. gadi. Mēs tā kā nevienā teātrī īsti neiestartējām, tad bija viens brīdis, ka Latvijas radioteātrī kaut ko varēja nedaudz padarīt, bet tur tā aldziņa bija tik nekāda, un es tikko sāku pats dzīvot ne vecāku mājā, īrēt dzīvokli, un nepietika nekam. Un es sāku strādāt par viesmīli. Es 5-6 gadus nostrādāju par viesmīli, un viena no tādām gruntīgām manām darba vietām bija Ozīris, tepat uz Lāčplēša un Barona ielas stūra. Joprojām. Vēl joprojām ir, jā. Lūk, un tā kā Baibi jau es zināju, tad Andrejs Ēģis taisīja Pica TV, kur Baibi tā kā iestartēja. Arī ne ļoti, kā saka, jauši, drīzāk nejauši, jo mēs bijām tāda dulla traka kompānija. Un viņi jau strādāja Pica TV, un mēs īrējām kopā vienu dzīvokli, un es tā tad nācu pēc Ozīrisa maiņas mājās 2, 3, 4 naktī, tas atkarīgs, cik bija spēka pašiem tusēt. Viņa cēlās jau tur, 4:30, ja, lai dotos, man liekas, ka 7 sākās toreiz eters, es precīzi neatceros. Un es tā reizēm tā skatījos, klausījos, domāju, man tas ir par agru. Un mana klases biedrene Ilzīte strādāja pie Andreja par sekretāru. Un tā Ilz vienreiz man sazvana un saka, klausies, vai tu negribi, bet toreiz vēl bija mājas telefoni, vēl nebija. Vēl nebija, jā, mobīlie. Un vai tu gribētu pamēģināt, un es aizgāju to sarunu, bet es teikšu tā, es noraustījos, jo man likās, kā tas būs, kaut kur tur no rīta celt, jo, kā tu atceries, Andrejs bija tāds, gribi, mēģini, dari. Jā. Tur tajos laikos nebija tā, ka tur 10 cilvēku uz vienu vietu, milzīgs konkurss, ja, viņam vajadzēja to iniciatīvu. Un es, latviski runājot, noraustījos. Man likās, ka nē. Un tad jau tajā barā, tur caur Baibu, protams, Viesturs Dūle, šobrīd Zorgus. Viņš arī tur kaut kur bija. Un viņš vāca komandu savādi gan. Un tāds mutīgs es biju jau vidusskolas laikos. Viņš saka, atnāc pamēģini. Un es saku, labi. Un tā tur kaut kas saslēdzās. Mēs pirmajā sezonā bijām 5, Anda Zadovska, kas šobrīd ir mūzikas nama Daila vadītāja un saimniece, Jānis Zariņš, pats Viesturs, Dagmāra Legantunes.
Un tas man arī ir tā reizēm, cilvēki saka, jā, tu atceries, tie, kas ir manā vecumā, jā, bet tie kas jaunāk, mēs bērnībā tur skatījāmies, kas jums to visu rakstīja? Mēs tie 5, Annels režisors, Fāriņš, operators, Krišs, mums arī gan montē, gan tā. Viss vairāk mums nekāda rakstītāja nebija. Tie visi mēs tur arī to raidījumu taisījām. Un tad kaut kā tā pamazām, 27 gadi ir pagājuši. Kopš, kā es saku, man darba grāmatiņā ir viens ieraksts beidzamajos 27 gados darbs televizorā. Bet kā bija tev tajā televizorā? Tu uzreiz tā kā iejuties tajā, un tu jūties droši par to, ka tie tavi joki dzīvos un ka tie patiks? Nē. Pirmkārt, mēs to vērtījām jebkādu sižetu rakstot pēc operatora. Vai viņš tur drusku iespurdzās, vai pasmaida, vai tā kamera notrīc, vai nē. Jo mums nebija tā, ka kaut kāda dzīvā auditorija kaut kādos brīžos. Tad bija tas, ko teica mūsu draugi radi paziņas. Tad bija tas, ko mēs paši teicām, jo tomēr tā paškontrola bija diezgan liela. Kaut kas sanāca, bet daudz kas arī nesanāca. Un tā es sevi vērtēju vēl joprojām. Un kas varbūt bija tāds pozitīvais, bet ne dzinulis, bet tāds novērtējums, savādi gan novērtējums, ko es tajos laikos vēl tā neapzinājos. To es pēc tam ka Andrejs bija mūs ielicis programmā Svētdienas vakarā pretī nedēļas panorāmai Latvijas televīzijā. Tas ir tāds ļoti augsts. Andrejam patīk spēles elementi. Jā, bet, kā saka, ja mēs neizturētu šo pārbaudi, vai ne, mēs tur vairākus gadus arī nebūtu, bet mēs tur bijām. Un tad jau pēc... Tur bija viena cita lieta. Es ļoti atceros, ka es vienu brīdi, tā kā ar viesturu, tā kā drusku pat lecos, jo tā alga bija tāda, kā bija. Un es teicu, bet es krogos vairāk saņēmu, jo tie bija tie laiki, kad krogos bija labas dzeramnaudas. Tad tiešām bija labas, un vēl jau vairāk Ozīrisā, kas vienmēr bija pilns ar ārzemniekiem, un tur visi gribēja būt, un tusē tā bija tāda bohēmas vieta. Kaut kā mēs paši nevienmēr ar bohēmas produktiem, mums bija tā, kā saka, daudz vienkāršāki tie produkti uzturā. Kā es saku, produktiņš, ja? Paši sapratāt, kas. Un tad bija vēl nākamā lieta, ka bija diezgan ilgs laiks, ko es arī laikam tā drusku tiem citiem kolēģiem tur nedaudz gaudos. Tad jau, kad sākās pasākumu vadīšana, kas arī bija pilnīgi cits, bet arī to vienmēr saku, es iespējams nekad dzīvē nebūtu tik drošs pasākumu vadīšanā, ja es nebūtu strādājis par viesmīli. Jo tas viesmīlis redzēja, visu cilvēka, kā lai saka, tādu spektru, labs, ļauns, devīgs, atriebīgs, foršs, lišķīgs, melīgs, tādas, kādas ir mūsu visu īpašības. Un to vislabāk varēja redzēt viesmīlis pie tā galdiņa. Tur viens pāris nāca šķirties, otrs precēties, trešais biznesā, un tev vajadzēja saprast, cik tu daudz viņiem vari traucēt, cik daudz netraucēt, un nāca puikas ar zelta ķēdēm un treniņtērpos ar meitenēm, kā mēs viņas saucām, stjuartēm. Ja? Es nelietošu tos precīzos amata nosaukumus. Un tev bija ļoti labam jābūt pret tām stjuartēm, jo tas maksātājs jau tāpat tās bija tas puisis treniņtērpā. Jā, ar zelta ķēdi. Jā. Un, lūk, un tur bija viena lieta, tad jau, kad sākās tie pasākumu vadīšana kā tāda dažādu, man atkal bija tāda maza cemme, jo man kādus 5 gadus piedāvāja tikai tādus, kā es saku, tāds, ne ķap-ļap, tā gan ne, bet tādus vieglos, jo viņš jau ir tāds jampampiņš. Viņš diez vai mums te novadīs valsts svētku koncertu vai pilsētas svētkus. Kaut gan, ticiet man, nav nekā vienkāršāka, kā novadīt koncertu. Es ļoti atvainojos tādu, teiksim tā, akadēmiskās mūzikas koncertu piesakot programmu. Tu piesaki smuki komponistu, piesaki, kas spēlē solo, kas sarakstīs, kura no visām opusu daļām, smuki saģērbies, saķemmēs un viss. Un ir otra lieta, jampampiņa vadīšana, kur tev ir es, DJs vai grupa un 7 stundas. Dari, ko gribi. Un izklaidi, un uztais aktivitātes. Jā, un būtu labi, ka būtu kāda 6 spēles, jo mūsējie visi ļoti grib spēlēties. Tiekam arī tie laiki ir ļoti mainījušies. Tad vēl pirms tiem
Vēl pirms 15, 10 gadiem vēl tas tā bija. Šobrīd ir tā, ka labāk neaiztikt. Jā, tur var būt kaut kādas kopējās spēles, kur tev jautājumi uz ekrāna, un tā kā tu iespiež telefonā, bet tā kā bija kādreiz, kad tu no 100 cilvēkiem varēji izvilkt priekšā 5, tad tādi lai gan ir beigušies. Tur pandēmija ļoti to visu pačakarēja. Tā tik ir mērce. Gatavota no certificētiem tomātiem. Pilva labi, iet kopā. Bet mēs, runājot par to tēlu, kur tu saki, tas Jampampiņš, un kur tu pārdzīvoji, ka tev nedēļ tos nopietnākos pasākums. Atgriežoties tajā LNT laikā, tad arī jāsaka, ka vispār televīzijai bija cits svars un cita loma vispār tajā mediju laukā. Un tas, ka parādījāties jūs, un principā tā jūsu popularitāte, tad tas uzauga kā tāds, es nezinu, pavasara zieds, kas izplaukst principā vienā pavasarī jau līdz krāšņam, tad pāris stundas saulītē, un tev ir izplaucis kārtīgs zieds, un jūs jau kļuvāt ļoti populāri tajā Latvijas sabiedrībā, principā, vai ne, uzreiz, un tāpēc, ka tur toreiz televīzija ļoti augsta reitinga bija. Tur bija vairāki tie, kā saka, nesošie vaļi, kas mums sastājās. Tas bija gan Viesturs toreiz, gan Andrejs dēļ savas lielās uzticības, gan tā mūsu radošā komanda. Es ļoti labi atceros, ka tas, manuprāt, bija pirms kaut kādas Valentīna dienas, vai toreiz LNT bija kaut kāda 5 vai 10 gadu jubileja. Manuprāt, Viktors Runtulis bija režisors. Mēs taču smagajās automašīnās, kravas kastēs, braukājām pa Rīgu ar megafoniem, kliedzām, tiekamies Ķīpsalā. Tad un tad ir tāds un tāds pasākums, kur es visus neatceros šobrīd, bet es pilnīgi noteikti atceros, mēs bijām 3 eņģeļi, Jānis Zariņš, Egils Zariņš un es, baltos triko. Kā tu domā, ko mēs no tā kauna darījām? Protams, ka produktojām, lai vispār varētu iziet. Bet tā Ķīpsala bija pilna tajos laikos. Tas, un tā kā tu saki, gan tā popularitāte, gan viss, tā ir tā maiņa, laikam, ko tu pašā sākumā prasīji. Viss kaut kā mainās. Tas nav dēļ maniem 55. Viss ir kaut kā drusku citādāks. Tas ir tāpat kā vadot tos pasākumus. Es nesaku, ka sliktāk, un es saku, ka labāk, citādāk, pilnīgi noteikti. Bet kādreiz tomēr bija tā, ka tam cilvēkam, kuram tā organizācija vai tas pasākums, kurā viņš piedalās, bija, es teikšu, ļoti nopietni svarīgs. Šobrīd ir, es to saucu par svēto mūsdienu trīsviedību. Tā tad glāze, telefons un tas cilvēks. Un tad viņš izdomā, kas viņam ir svarīgāk. Šis vai te, un es neticu, ka visi tie, ka es saprotu, ka tu pasākumu laikā vari filmēt māksliniekus, kas tur piedalās, vai redz, cik mums te jautri. Bet tā skatoties zālē no malas liekas, ka daudzi runā ar vecmāmiņu, kura diktē savu pēdējo gribu, jo tur šausmīgi visi ir ieurbušies. Un nevienmēr tas ir kaut kāds tur fināls hokeja čempionātā vai laiž raķeti kosmosā, vai es nezinu, kaut kas tāds. Ka tomēr te ir drusku interesantāk kā te, kur es reāli sēžu. Bet kā tu domā, vai par to būtu tā kā jārunā vairāk kā par tādu problēmu, vai jāļauj tai pašai būt tādai? Jo vispār, tu zini, kas ir interesanti, es minēšu tev vienu arī piemēru, ka es dzirdēju, ka šobrīd arī tie lielie, kas ir filmu strīmotāji, tādi, kas ir tādi giganti pasaulē, ka viņi, piemēram, izrāda savas jaunās filmas, tā noteiktajai auditorijai, kas ir selektēta. Piemēram, auditorija, kas paskatās filmu, un tad, principā, tad ir vairāk tie tīkli, līdz tā filma nonāk līdz skatītājiem, ja? Testē, tādi, ja? Un tad viens no tiem testiem arī ir, ka ir tas, ko tu minēji, ka ir tā krūze un ir tas telefons. Un viņi skatās, kurā brīdī, piemēram, tas testētājs sāk skatīties savā telefonā. Un, principā, ja viņš lielu daļu no šīs filmas pavada savā telefonā, tad tā filma nemaz līdz tiem mūsu ekrāniem nenonāk. Vai nonāk kaut kādā stipri tur tādā, Es laikam drīzāk runāju par tiem, kas skatās ne visi testē tās filmas tajā brīdī vai kaut kādus citas lietas. Nē, bet
es neteikšu, ka sliktāk. Tas ir par to, ka mainās laiks. Vienkārši ir citādāk. Mums jāpieņem tas vienkārši. Jāpieņem, tieši tā. Muļķīgs piemērs, bet pandēmijas laikā mana vecāmāte, mani vecāki skolā, skolotāji, pēc tam visi mani pedagogi. Kā ir skaidrs, sieviete kāpj ārā no tramvaja, padod roku. Tur mammai smagāka soma palīdzi panest. Dāma iet pirmā, čalis vienalga, cik gadi iet nākamais. Neapstrīdamas lietas. Un tātad vienam no lielveikaliem tā ziemā tās durvis nevis tā pavisam atverās, bet tā kā uz pusīti. Tikai tā. Un tur nāk tāda meitene, es nezinu, 20 gadu, viņai 25, neprot vecumus noteikti, ar 2 pilniem maisiņiem. Man tukšas rokas, es eju uz veikalu. Un es tā kā drusku atkāpjos tajā savā durvi pusē. Viņa apstājās tajā durvi pusē. Es tā kā pasparu solīti, viņas par soli uz priekšu. Es vēlreiz tā kā atkāpjos. Un ko viņa man tajā brīdī saka? Ko tu rausties? Man tajā brīdī likās, ka, varbūt es esmu pirmais vīrietis pasaulē, kurš saka, bet jums kā sieviete ir priekšroka, pie kam jums ir rokas pilnas. Tā. Bet tas es nezinu, kā tev liekas? Man šeit tie vienkārši ir kaut kādi izņēmumi. Un jā, varbūt kāds klieks, nē, sievietēm jānes tikpat daudz, cik vīriešiem. Bet man liekas, ka tā ir tāda neuzbāzīga cieņa. Jā, un man arī šķiet... Vai vienkārši cieņa? Cieņa, un vienkārši arī, zini, kas cieņa, un citreiz arī tu vienkārši esi jauks pret citu cilvēku. Un arī es kā sieviete, piemēram, pret citu sievieti, ja es, piemēram, redzu, ka nāk sieviete ar ratiņiem, es viņai palīdzu tos ratiņus iecelt arī, piemēram, veikalā vai palīdzu ienākt. Tas pat nenozīmē, vai es esmu vīrietis vai sieviete. Es vienkārši tajā brīdī... Vēlme palīdzēt. Jā, un ja tas būs vīrietis ar ratiņiem, es arī viņam palīdzēšu. Tas pat nav starpība, kurš tas ir. Vienkārši, ka tu, ka tu jauki, tas ir pieklājīgi vienkārši. Es laikam biju samulsis no tās meitenes samulsuma. Laikam tas var būt, vai ne? Bet, zini, es gribētu atgriezties vēl pie tā laika, kad bija tās posma. Tu, Džeks, kurš bija pieredzis jau pie tādas sabiedrības uzmanības, bet diezgan tādas burbuļu uzmanības Ozīrisā, pēkšņi tu kļūsti par visu Latvijas slavenību. Kā tev bija sadzīvot ar to popularitāti tajā laikā? Un tur es esmu pateicīgs saviem draugiem. Jā, man, diemžēl, arī bija zvaigžņu slimības periods. Bija. Kas izstāsti man, ko nozīmē, ka tev ir zvaigžņu slimības periods? Tu, teiksim, es pa sevi stāstu, tu, Valter. Tātad es, Valters, esmu kādā tur, jo jaunībā jau mēs vēl ļoti dragājām pa visādām diskotēkām, un tas pats pulkvedis jau, un viss daudziem varbūt būs ilgi jāstāsta, kas ir pulkvedis šobrīd, bet tu tur kaut ko pasaka un tevi atpazīst, un tu tur ej uz labierīcībām, un tev kāds atpazīst, un pie blakus galdiņa, un tad, kad mēs bijām savādi gan barā, tas bija citādāk, jo tad visus atpazina. Bet tad, kad es biju kopā ar saviem čomiem, ar kuriem es biju tur pēdējos 10-15 gadus pazīstams, tad tā bija druscīti, kā, redzējāt, jo man jau tas patika, man nebija tādas pieredzes. Redzēju, kā tas pastījās. Es neteikšu, ka tur visur skrēja, prasīja autogrāfus, un toreiz arī nebija. Bija tie telefoni, bet tā nebildējās neviens, kameras nebija telefonos. Vai bija, bet neviens nezināja, ka viņas tur ir. Un tad man vienā brīdī tā kā teica, druscītiņu savu tvaiku nolaid, par ko es esmu ļoti pateicīgs. Es nekļuvu par kretīnu gluži, bet tāds, kuram nepatīk, ka, rekutās. Pie kam nevienmēr rekutas foršais, kura raidījumam labi reitingi. Bija, stulbenī, tas ir normāli. Bet labi, un kā tev, piemēram, bija, vai ir tas tēls, ko cilvēki varbūt uzbur par tevi, rada priekšstatu, ņemot vērā to, kādos tu esi bijis arī stāstos raidījumos, kas ir pārsvarā, kas ir bijuši saistīti ar humoru. Izklaide tomēr pārsvarā. Izklaide, kur no tevis arī tiek gaidīts, tur ir valča, tur būs kāds joks. Vai tas tev ir dzīvē palīdzējis, varbūt, ka arī tevi, sabiedrībā arī, ka tevi jau, tad, kad tu nāc jau domā, tad te būs kāds joks, vai tas tev neuzliek kaut kādu tādu nastu, varbūt, vai varbūt mēģināšu tev atbildēt ar reālu situāciju, un nevienreiz vien viņa ir bijusi. Tātad
man zvana telefons, nepazīstams numurs. Un es paceļu otrā galā. Valters. Es saku, jā. Nu, mums te tāds pasākums top. Un tad es domāju, paldies tam cilvēkam, ka viņš ir lustīgs tajā brīdī. Bet tad es domāju, ka pieņemsim tas pats cilvēks, ja, zvana savam zobārstam. Zobiņš sāp, vai. Vai teiksim, kas vēl mums varētu. Zvana savai frizē, vai, kā mati pārauguši, vai. Ne, tak droši. Es atbildēju daļai uz tavu jautājumu. Jā, tu atbildēji. Paldies. Jā, tā. Un tā. Tie ir tie stereotipi vai tie priekšstati, vai kā es... Piedod, es ļoti labi atceros to situāciju, es strādāju Star FM, un man bija maza zema mašīnīte, un es braucu uz Bērēm, un blakus ir piebraukusi augstāka automašīna, kur tātad, cik es tā nojautu, es ar atskaktiņu redzēju, tātad sēž tētis ar māmu, ja tētis pie stūras, māma blakus un aizmugurē tādi, bet ne pavisam mazi bērni, tādi uz 10, ja vairāk jau tur, nezinu, uz augšu. Un tā māma pamana, tad viņa pasaka tam tētim, tad tur visai mašīnai, tad viņi jau visi daudza pie logiem, skrūvē vaļā. Es braucu uz Bērēm un es ļoti kaut kā, esmu tā. Un es, tā pagriezos, laikam, tā, un neskrūvēju vaļā logu un aizbraucu. Un pēc tam es tā vēl domāju, varbūt man vajadzēja kaut kā savākties. Viņi tā, kaut kā... Es domāju, nē, tas bija uz sekundi viss, tas notikums beidzās. Es nezinu. Es par šo situāciju nedomāju ļoti bieži, bet vienreiz 5 gados iedomājos. Es īstenībā tevi ļoti saprotu šajā situācijā, jo man ir bijis, ka man atraksta, piemēram, cilvēks ziņu Instagramā un saka, es šodien tevi redzēju tur un tur, man tev ļoti gribējās pieiet klāt, bet es tev nepiegāju, jo tu izskatījies tur, bēdīga, skumja, tā kā iegrimus savās domās, tāds apraksts par to man to būtību. Es domāju, īstenībā, man liekas, mēs jau tajā savā ikdienā arī, ka tu dzīvo, tu jau nedomā par to, nekā tu izskaties, nekā tu vienkārši esi arī tajā savas dzīves ritmā, kur tev ir jābrauc gan uz kāzām, gan uz Bērēm, gan jāpārdzīvo, bet tajā pašā laikā es par sevi pieķeru pie tās domas, ka es esmu tādā dzīves posmā, kur es, piemēram, cilvēkus vairs nekādā veidā netiesāju viņus par kaut kādām mirklīgām attieksmēm, kas ir bijušas. Es nerunāju par lēmumiem, ko cilvēki pieņem, piemēram, jau ar tādu domu apzinātiem lēmumiem, bet par mirklīgām situācijām, jo mēs nekad nezinām, kas ir tas, kas tajā cilvēkā tajā brīdī īstenībā dzīvo iekšā, vai ko viņš pārdzīvo. Jā. Ļoti pareizi. Nevis pareizi, bet... tā vienkārši ir, vai ne? Un es esmu uzracies vienai profesorei, kas pēta zemapziņu. Un tā ļoti es arī par zemapziņu ļoti vienkāršotā līmenī visu saprotu, bet un tas, ko viņa katrā savā lekcijā atkārto, jo jūs mazāk ielaidīsiet šajā sūklī iekšā, ar kuru mēs domājam, reaģējam, mīlam un visu pārējo. Liekas, ka mēs ar sirdi mīlam, bet mēs vispār ar smadzenēm mīlam. Tā tas ir. Jo jūs mazāk tur ielaidīsiet informāciju, kuru jūs, kā lai saka, ieraugat un pēc tam saprotat, varēja arī neieraudzīt to, nevienam ļaunu nenodarot. Ne tai situācijai, ne sev. Jo jums pašiem labāk, jo tas viss leks ārā tajā brīdī, kad to vismazāk vajadzēs. Tā ir iekārtotas mūsu smadzenes, viņas, nezinu, fobijas, situācijas, sapņi un vispārējais. Viņi nav nejauši. Mēs viņus tur paši esam kaut kādā dzīves situācijā ielaiduši. Nevar cilvēkam izlikt ārā sapnis, kuru viņš nav kādreiz iedomājies vai lasījis vai kino redzējis vai kā citādāk. Un tas ir arī par to situāciju. Jā, ja man uz ielas pienāk klāt un apstādina un, nezinu, labdien, nobildēties, jā, ar to ir viss kārtībā. Kā es pats saku, uz svilpieniem un hei, es vairs neatsaucos. Zini, manā tādā paziņu draugu lokā ir daudz tādu cilvēku, kuri ir arī mēdz jokot un kameru priekšā ārkārtīgi
ekstraverti un spēcīgi radoši cilvēki, bet bieži vien tas, ko mēs varam ieraudzīt, ir, ka tā ir tāda. Tā ir vienkārši viena daļa no personības, ka ir otra daļa, kas dažreiz ir pat spēcīgāka nekā tā pirmā, un tas ir cilvēks, kurš ir diezgan bieži dziļās pārdomās, sevis šaustīšanās, depresijās, var teikt, vairāk atrodas tajā, es gribētu teikt, tādā pelēkajā zonā nekā tajā gaišajā, bet tajā publiskajā acī viņš ir tas spaidīgais. Un mēs tieši runājam ar Matīsu Kāžu režisoru. Viņš arī tieši par to akcentē, vai ne? Ka bieži vien tieši komiķi ir tie, kas dažkārt ar to saskars visbiežāk. Tu sevi arī esi kaut ko tādu novērojis citreiz? Kamēr tu jautāji man 5 domas, jau 5, pamēģini vismaz dažas. Jā, bet vismaz vienu atcerēties. Tā viena bija, jo tas ir tas priekšstats vai stereotips, ka visu laiku tāds hei, ho, juhu, netaču, tās baterijas kaut kad beidzās, tam es neticu. It īpaši, man vispār nepatīk tie vārdi, tur komiķis, humorists un tā tālāk. Man vienkārši liekas, es esmu cilvēks, kurš vada raidījumus, nedaudz vieglāk vai lustīgāk, vai es nezinu, kā to nosaukt. Man ir bijusi lieliska izdevība ne tikai darbā būt kopā ar Fredi, Ufo, Gundaru Āboliņu, visas šīs ir manas lielās autoritātes, jo viņi ir, apmēram mēs tur pat esam, bet nedaudz tomēr es, kā saka, uz viņiem kādreiz skatījos uz augšu, viņi bija man priekšā pāris soļus, un ir vēl joprojām. Un neviens no viņiem nav visu laiku uzvilkta petarde. Tas nav vajadzīgs. Un vēl tajā pašā, kad es pats kādreiz skatos kaut kādas savas intervijas vai fotogrāfijas, es sev ļoti nepatīku, bet nevis dēļ tā, ko es esmu teicis, bet dēļ tā, ko es izskatos, un tas nav par lieko svaru un dubultzodu. Bet man lūpu kaktiņi vispār ir uz leju. Tā kā tu teici, mēs ejam pa ielu, un es eju pa ielu, es domāju kaut ko, nezinu ko, vai es nopirku krējumu, vai maniem 3 suņiem ir šodien ko ēst, vai kam man bija jāpārzvana vakarā, vai cikos man rīt no rīta ir, jau ko. Un tad tu dzirdi tās, paskaties, tas gan nē, tik nopietnas. Tā ir mana tāda, normālās, man tāda ir iedota. Es tur, nostāsīt tādas džokera lūpas uz augšu. Tad jaunībā. Sen tas bija vienā gaļas veikalā. Es tur kaut ko skatos tajā vitrīnā, ko tur vajadzētu, bet es diezgan bieži iegriezos tajā veikalā, un tur viena pārdevēja, bet mēs tā kā visi dzirdam un redzam, vai ne? Bet viņām likās, ka viņi sačukstēs. Un tā viena saka otra, pasties tas krāvu. Un tas bija, starp citu, ja tur kaut kādos savādi gan, vai kas mums tur bija kungs, vai valstī visi kārtībā laikos. Un tā viena pārdevēja saka, otra, pasties tas krāvu, gan tāds baigi nopietns. Un tā otra atbild, jā, es zinu, viņš tāds ir. No kurienes viņa mani tādu zina, ko viņa tā ir, mēs nedzīvojam kopā, it kā, tā. Tu kādreiz esi iesaistījies tādās sarunās, kur tu... Esmu. Es varu atzīties grēkā. Mēs kādreiz ar Dagmāru Leganti mēdījāmies. Jā. Kā mēdījāmies? Tā, zini kā, taču tu jūti, ka uz tevi skatās. Man visvairāk ir žēl bērnus, kuriem vecāki rauj ārā rokas. Paskaties! Neko nezaudēs, ja nepaskatīsies. Un tad ir bijis tā, ka, teiksim, tādi jau mūsu vecuma, ja tur jaunieši, ja, vai pārīts, vai tur dāma ar kungu iet, un tā sieva, vai tas vīrs saka, paskaties. Un tad mēs to dzirdam, mēs visi redzam ar acu kaktajiem, mēs redzam, kur tas pāris ir, un mēs ar Dagmāru pagriežam. Ak, dieniņās! Jā, bet ne jau 100 000 reižu, bet pāris, jā. Zini, kas bija visfaršākais? Manuprāt, tas bija Alfā toreiz. Stāvēju, lūkojos telefonā, jo, laikam tur starp stāviem, ja kur tieši pie kura veikala būs tikšanās. Un Anda man neraksta apakaļ, un es jūtu, 5 metri tālāk stāv viena dāma un peilē. Tā peilē, ka nav iespējams neredzēt, ka viņa mani redz. Un es tā, labi, es neskatos virsū, neskatos, pa ilgu. Es
viņai, tā paciek galvu un skatos virsū. Mini, ko viņa izdarīja tajā brīdī. Nu? Pacēla galvu un skatījās grieztu plāksnēs. Kādi alfā ir griezti? Jā, tā vai tādi ir tādu aktrises izteiksmi, kam tieši šajā brīdī man interesē, kādi te ir griezti. Labi izgāja no situācijas. Jā, bet es vēl, paturpinot vēl par šo tēmatu, arī gribu, kas gan, man liekas, ir diezgan forši, ka arī... Piedod, tu atcerēsies, ko tu gribēji teikt. Es atcerēšos, jā, tu pasaki, Un pasargdies, tikai nevajag padomāt, ka tas ir dēļ kaut kādas manas iedomības. Jā. Nē, tas vienā brīdī, kaut kādos dzīves brīžos kļūst apnicīgi. Un tad, kad tev vai man vai jebkuram no jums ir tā konkrētā pusstunda, lai izdarītu to konkrēto lietu, tad šīs mazās lietas var būt apgrūtinošas. Jā, jo es tikai arī, man es principā par to pašu gribēju sacīt, ka man savukārt arī dzīvē ir bijušas tādas situācijas, kur arī kaut kur pilsētvidē, un kad kāds pienāk klāt, un ir tik jauki, kad cilvēks pienāk klāt un pasaka kaut ko tik foršu, un tad es eju un par to visu dienu domāju, jo tas cilvēks ir izdarījis kaut kādu tādu brīnumu, kas man tajā brīdī bija vajadzīgs. Un tā atkal ir tā, manuprāt, tā Latvijas burvība, ka mēs te esam tik maza valsts, un ka ir tik forši, ka citreiz cilvēki, viņi kaut kā sajūt, ka šis ir tas brīdis, un es varu kaut ko forši pateikt, un cilvēki to tiešām pasaka. Jo citreiz arī ir tas, ka man ir bijis tas, ka man kaut ko atsūt, es redzēju, ka tu šodien tur veiklā nopirki to un to, bet es to cilvēku neredzēju tajā brīdī. Tu tā, kā. Bet atkal, ka tev pienāk klāt un saka, tu tā kā esi to izdarīji labi vai to, man tas patīk gan ļoti. Jā. Un tici vai nē, es biju ļoti pārsteigts, cik ļoti daudz cilvēku, to tu var redzēt arī pēc reitingiem, skatās ārpus zonas, jo tik daudz cilvēku, kā man pienāca pēc tam, kaut vai nepienāca, bet veikalā stāvot rindā, ja pirms manis pateica, mēs skatījāmies, mēs ļoti par jums pārdzīvojām. Tas bija tik patīkami, es jau biju atgriezies atpakaļ. Es nezinu, vai ja man tas cilvēks uzrakstītu, labi, mums nebija telefonam zona, bet pieņemsim, pieņemsim, ja viņš tev zīmīti atnestu. Es par tevi domāju, Agate no Liepājas. Vai man tur paliktu labāk tajā brīdī? Es nezinu, tajos kalnos. Bet te bija tas tiešām, un ļoti ilgi tas sildīja. Es tiešām biju, paldies visiem, kas redzēja, nezinu, turēja īkšķi vai ne. Protams, bija arī jautājumi, kā jūs tur nenomirāt? Mēs vienā brīdī domājam, jūs nosprāksiet. Tāda arī bija. Bet tas ir labi, arī tas ir līdzpārdzīvojums. Jā, man arī daudz, un man daudz teica, ka tu starp citu esi tas cilvēks, kas ir iedvesmojis iet pārgājienos. Tomēr. Jā. Pat uz tām 5 minūtēm vakarā. Starp citu, jā, man ļoti daudz cilvēku sacīja, ka tieši tu esi bijis tas iedvesmas avots, kas man šķiet ļoti forši. Tas ir mana pievienotā vērtība ārpus zonas. Nē, jā. Nē, arī mani nomestie gandrīz 7 kilogrami, kuri pēc tam atnāca apakaļ. Bet tas ir dēļ manas linkuma, ne jau dēļ zonas pārgājienu. Varbūt jāiet kaut kur atkal. Kur jāsāk vazāties. Ne? Ko? Jā. Ko? Mēs jau pa gaisiņu runājām. Mēs runājām, ka varētu gaisiņā uzkāpt. Bet bet tev, cik es saprotu, ka tev, ka tie pārgājieni tomēr tā kā nē. Pēc tā visa piedzīvotā, pārdzīvotā. Tā gluži nav, bet tur redz bija viena lieta. Kā to bieži saka par... Ar ko bija tas piemērs? Man liekas, ar kaķēniem. Ka tā, ka tu viņu iesvied ūdenī, ne okeāna vidū, bet tur kaut kur, un pasargdies, tas nav jādara, tas ir tikai teiciens. Viņš tomēr izairējās līdz tam krastam, un es arī, mēs kopējiem spēkiem mani tur iesviedām, un man bija tik milzīgs kauns, kaut kā man 2 vakars bija tādas iespējas, un kā tu pati teici, un Valdis teica, mēs tev nekad mūžā nepārmetīsim, ka tu mums pateiksi, nē, man ir grūti, un es to nespēju izdarīt. Kam es arī noticēju, protams, bet man bija tik milzīgs, ka kāpēc es un mūsu meitenes ies un mēs, tos visu, ko es jau tev teicu, mēs satiksimies lidostā, mēs lidosim atpakaļ uz Latviju atkal tās pašas, cik tur 17 stundas,
Nu, ko es visu ceļu prasīšu? Kā jums tur gāja? Ko jūs darījāt? Bija grūti jums? Labi, bet mēs ar Valteru arī runājām, vai ne par šo, ka tas ir... Daudz pie Tas, ka tas, kam. mēs daudz runājam, bet tas, ka to, dažkārt mēs to kaunu arī paši savā prātā uzbūvējam. Jā, un Jo tas ir par to laišanu. Tas ir par to iekšā. laišanu, jo citi to vispār tā absolūti nejūt. Vispār citi cilvēki redz to pilnīgi normāli un citādāk, un citi tieši to saprot pat 100-kārt vairāk nekā mēs to spējam iedomāties. Bet tas ir stāsts īstenībā par mums pašiem, ka mums šķiet, ka tagad ir tā, ka visi tagad redz un ka man tagad ir jābūt kaunam. Kaut gan tā vispār Latvijas nav. nodevējs faktiski aizbrauc. Tu nodevi mūsu tautas sportisko garu 3. dienā izstājoties. Un ja mēs visus sagaidām lidostā hei malači, tad Krauzi izved pa melno ieeju, lai nenomētā ar tomātiem. Nu, nē. Krauza melacis tiešām. Jā, tas bija fantastisks piedzīvojums. Un es saku, kādam varbūt ir spēks kājās, kādam ir spēks te sirds motorā, kādam ir vēl kaut kur spēks. Valtera spēks bija vispār tajā, kā tu arī citus spēji uzmundrināt arī savos tajos grūtākajos brīžos. Un, starp citu, Nekrist uz nerviem, tas bija tā bija mana pirmā doma, nekrist citiem uz nerviem, jo grūti jau bija visiem, Jā, ne tikai man, bet jā, grūti, smagi, tas viss skaidrs, bet nekrist citiem uz nerviem ar savu mazāku varēšanu. Vispār nekad. Neapgrūti, jā, bet to es tā kā ļoti mēģināju. Jā. Es jau tur arī raudāju nē, tā nebija, ka es visus nolādēju, tā gan nepasaka. Man ir tikai Valdim tika visvairāk, bet zini, tā bija tāda drīzāk bērnu dārza lamāšanās, pretīgais cūka, kāpēc tieši šodien 16 kilometri pret kalnu, ja varēja to sadalīt uz 3 dienām. Tādas bija tās manas iekšējās pārdomas, tas gan, jā. Tur bija tāda bērnišķīga lamāšana. Un, zin kā, un otra lieta, to mēs varam redzēt pie maziem bērniem un pašiem, tā noteikti arī bija bērnībā. Tajā brīdī, kad, tu cūka, nē, tu smirdi, nē, tu tāds, nē, tur. Un tad, kad beidzās jau kaut kādi argumenti, vienkārši ir kaut kāda tāda. Un man tā, kad es nevaru mēdīties, jo gaiss iet ārā, man tāpat jau ļoti vajag. Ne, bet zini, par ko es nobrīnījos? Par to tavu spēju, par tavu spēju sportā, tā ir atjaunošanās. Ka sportisti spēja, piemēram, nospēlēt vienu spēli vai iziet uz startu, atdot sev visu, un bieži vien iziet uz startu jau atkal nākamajā dienā pilnībā atjaunojušies. Nezinu tas, cik viņi ir atjaunojuši, viņi zina paši, bet tas man arī īstenībā izbrīnīja saistībā ar tevi, ka tu ej, un tur esi tajā robežā, kur tu visus sūti pie vela, visus pēc kārtas, un tad mēs apsēžamies uz akmens, un Valters jau nākamajā mirklī stāst joks kaut kāds, un tu vispār nesaproti, kas tas tāds, Es biju pārsteigts pats par to īstenībā. Kas tas tāds tev ir? Ja es varētu to, kas ir tas, es pat nevaru viņam vārdu, atjaunošanās, bet tas noteikti ir vēl kaut kas cits, noķert un ielikt kaut kādā formulā, receptē, burkā, es to noteikti gribētu izdarīt pats sev. Tu ikdienā nevari tā izdarīt, kā tu tur to maģiju darīji? Nē, es biju pārsteigts, ka man kaut kas tāds ir, jo tagad tu tā saki, un es jau arī pa brīdim par to domāju. Ir viena labā lieta, ir daudz labas lietas, bet es atnācu, es tikai 1 vai 2 murgus redzēju, tā ka es naktī gulēju un jāiet, nē, mana istaba. Bet par to atjaunošanos, tā, ka tu nevari, un visi jau telts ir uzcēluši, un man meitenes telts, Māri telti ir uzcēlusi, un es tur ieveļos, un es visiem pasaku, neaiztikt mani, nenāk klāt, nedarīt, ko paldies visiem, kas tā arī darīja, jo, kā mēs vienam, man tas hei, saņi nedarbojās, nekad nav darbojies, un paiet kaut kādas tur 30 minūtes, pusstunda, tur tā kaut ko, un kā esi lupatās. Bet tā sajūta ir tāda, ka ir tas rīts, un ka tu atkal tā kā vari iet. Tas nekas, ka pēc 10 minūtēm tas spēks atkal beigsies, bet es nezinu, kas tas bija.
Tas bija kaut kas tāds, nezinu. Bet tad, kad tu ikdienā arī, mēs zinām, ka, tad, kad tev ir jāvada pasākumi vai kaut kur jāuzstājās, ir jāperformē sava labākā versija, nevienmēr jau mēs esam tajā labākajā savas versijā, vai ne? Galvenais laikam nedomāt par laiku, par pulksteni, par to, cik vēl ilgi, vai, tu pati zini, vadot pasākumus, tu paņem scenārijs ir uz 15 lapām, tu domā, kāda puse jau varētu būt. Un tu paskaties, faktiski tikai pirmās 5-10 vēl tur ir priekšā. Un tur nav tas pats vienkāršākais. Tur ir apbalvošana ar 30 uzvārdiem, un to, es domāju, tu arī ļoti labi sapratīs. Tas nav pārmetums aģentūrām, bet tā vienkārši ir. Un tu tos uzvārdus mājās esi pārlasījis, bet tu nekad nevari būt pārliecināts, ka tādi realitātē viņa arī ir. Un tad tu lasi tur, Kristīne Garčklāva, bet viņai ir Garčklāva, bet uzrakstīts ir Garčklāva, un es to uzrakstīju. Un tā zāle tur, un pēc tam pienāk klāt, saka, kāpēc jūs tieši uz viņu? Viņai mūsu godātā nodaļas vadītāja, jūs tieši uz viņu pārteicāties, bet es nepārteicos, es nolasīju. Jā. Kur tu rodi tos spēkus? Es domāju, vai tas arī ir kaut kāda tāda maģija tajā brīdī, kad ir tas iztukšojums, un tu tomēr saproti, ka tagad no tevis jau gaida, Valter, ka tu būsi tāds, kā tu esi, un ir tās ekspektācijas, ka tu uzkāps uz skatuves, un tu būsi tu? Varbūt, ka man ir noveicies ar to, ka es nemēģinu, vismaz cenšos citus pamācīt. Vienu brīdi tas ļoti cirkulē. Manuprāt, tagad ir mazāk visādos, ātrijos portālos. Nesaukšu nevienu, bet to, ko tu tur ievedi adresi, .lv tāds un tā. Tas un to iesaka skaistumam, tas un to iesaka tādu recepti, tas un to, kā neiekrist rudens depresijā, tas to iesaka. Es vienmēr cenšu to visu tā kā, paldies, man nav jums ko teikt. Un tāpēc, kā lai saka, varbūt, ka cilvēki nav ar mani attēdušies. Tādā nozīmē, ka man par visu ir jābūt viedoklim. Tas ir labi, ka man ir viedoklis par visu, bet viņu nevajag obligāti visu laiku paust uz āru. Tā ir viena lieta, un otra, zin kā, tādam omulīgam Karlsonam noteikti piedod vairāk kā modeļa tipa vīrietim, kurš ir ļoti smuks, ar šito vismaz var tā forši pakoķetēt, to tikai tā kā gribās. Un kā mēs zinām, dāmas tomēr ir pārsvarā visās auditorijās. Dāmas arī pie lemšanas ļoti daudz, kur jo ļoti daudzos uzņēmumos. Tas nekas, ka ir uzņēmuma vadītājs, bet birojas bīda daudz ko. Domājot, piemēram, par to savu darba dzīvi, vai tu kādreiz esi domājis, ka varbūt tomēr vajadzēja būt citā profesijā? Nekad tu neesi to domājis? Nē, bija, zini kā, tad, kad es jau strādāju Ozīrisā un pēc tam citās kafejnīcās, un jau esot televīzijā, es vēl kādus 2-3 gadus, man aicināja dažādu restorānu direktori klāt banketiem galdus. Man tas ļoti patika. Es neapkalpoju pašu banketu, bet pieņemsim biržas mājā, Doma laukumā, tā ir Rīgas birža vai Kuģniecības muzejā vai Latviešu biedrības namā. Tur, kur bija tādi banketi uz 300-500 cilvēkiem. Man ļoti patika to galdu, jo tie vēl bija tie 90. gadi vai pat 2000. sākums, kur bruņčus, tātad galdautu, uzklāja galdautu un brunci, kas iet gar malu, sprauda ar mazām adatiņām klāt katru. Tad nebija tā kā tagad uzliek knipšus, un visu pārējo, un pūt ar vienkārši špricēja ūdeni uz tiem bruņčiem, lai viņi nostiepjās. Un nebija tā, ka visiem restorāniem bija spoguļi, uz kuriem lika virsū mazās uzkodas. Bet tomēr vajadzēja izdomāt, ja tas galds bija 2 metri plats, tad to rosola bļodu nelika galda vidū, jo bija skaidrs, ka ne visi viņu varēs aizsniegt, un tie, kas nevarēs aizsniegt, gribēs aizsniegt, un tas rosols būs uz tā galdauta tikpat, cik tajā šķīvī. Un man tas ļoti patika, un es to bieži darīju. Jā, es ik pa brīdī domāju, tagad noteikti kaut kur
kāds teātris tā iekšēji saka, vai cik viņiem grūti nevar repertuāru uztaisīt, jo viņiem nav tāda Valtera. Smaidu. Bet nē, tas arī tā kā tā īsti nē. Bet es par to televizoru esmu pateicīgs. Visiem tiem, kuri ir iesaistīti producenti, režisori, tas sākums, ko es jau pieminēju. Kā tev šķiet? Bet kas ir tas, kas ir tas, kas tev tai sirdī tur liek pulkstēt straujā, kāpēc tev patīk tas, ko tu dari? Kas ir tas, kāpēc tu zini, ka tā ir tā tava vieta un ka tas ir tas tavs? Jo tev nav ne mazāko, tad, kad tu saki, ka tu negribētu būt citur, es redzu, ka tevī nav ne mazāko šaubu, ka tu gribētu būt kaut kur citur. Kas ir tas, kas tev, jā. Redzi, tur par to tavs, tur jau arī mans priekšstats var būt maldīgs, ka man liekas. Bet tur laikam ir tā atgriezeniskā saite un pati par to esi pārliecinājusies. Tev taču arī no rīta 900 sekundēs ir dažādi garastāvokļi, vai ne? Vai kādā protams. Pasākumā, vai ne? Un Protams, jā. vienā dienā pārsakies, es pa sevi varu teikt, katrā trešajā teikumā, un vienā dienā iet viss uz ūsiņu. Un tad tu esi veikalā uz ielas, tur vai bankā vai kur, un tev pienāk kāds cilvēks un saka, jā, bija, bet tā, nē, forši, paldies. Tā ir tā atgriezeniskā saite. Tas, ka es tā kā droši vien lepošos, bet valstī viss ir kārtībā pēc tam, vai es mīlu tevi Latvija, vai ārpus zonas, vai tagad 2 krauzes. Es esmu ļoti daudz laba par to dzirdējis. Jā, un cilvēki nāk un saka, jā, ir arī tāda, ka pasaka, jā, jums tur bija Olga Dreģi, tur varēja tā kā lielāku cieņu pret viņu, un es tā domāju, varēja, bet Dreģes kundze ienāca, un viņa gribēja, lai mēs uz to runājam. Un es saku, es to nevaru atļauties. Ja mēs to varēsim atļauties kadrā, kad jūs to pasakat, tad es tā varu darīt. Bet tieši tāpat kā kādreiz vadot Ines Galantes Summertime festivālu Jūrmalā 10 gadus, viņa katru gadu teica, kāpēc uz jūs tu? Inese Galante, kas man kādreiz bija disks, kas tur dabūja kādu tur zelta statusu Eiropā, un es taču nekad nevaru iedomāties, ka es viņai tā turēšu roku uz muguras un teikšu, mēs ejam no skatuves. Tā, un tas, laikam, gan ir tas, kas liek tā, jā, skaidrs, ka tas nebūs bezgalīgi. Kaut gan atkal skatoties, ja tur kaut kādas vācu, franču, itāļu televīzijas, tur vīriešiem, vadītājiem, dāmām piedod drusku grūtāk. Dāmām vispār daudz, kas grūtāk. Jā. Piebildīšu. Tur vada 70-gadīgi veči vēl šo to. Jā, tad ir cerība, Valter, ne? 55. Tur ir jau ko vēl. Pār pensijai pārvelks varbūt. Jā. Man patīk īstenībā, kur es kaut kur lasīju, kā tu biji sacījis, ka tev patīk pasmieties pašam par sevi, un tas ļauj vieglāk pasmieties par citiem. Obligāti. Jā. Zini kā, tā kā mēs ar tevi esam vienojušies, mēs varam runāt par visu, bet tajā brīdī, ja tu jutīsi, ka es jutīšu, ka vai tur man ir kaut kāda dzirkstelīte, vai kaut kas tāds tinkšs, vai es tā kā īsti nevaru noformulēt, vai es neesmu gatavs to šobrīd runāt, tad es to, tavu jautājumu roku drusku pieturēšu. Pa šo, varbūt tieši šajā brīdī nē, bet tas viss, un tieši tāpat tās ir ar to, nav nekā skaistāka, ja mēs varam pasmaidīt paši par sevi. Tas nenozīmē, ka, un tas atkal ir tas stereotips, kā viņš jau strādā jokram, tad visu laiku. Nē, bet vismuļķīgākais piemērs. Tad, kad vēl dzīvoju Rīgā, skrēju uz, kas tas bija toreiz, 1. vai 6. tramvajs, neatceros, norāvu uz acīm. Respektīvi, diezgan pilnā tramvajā iekrit uz mutes iekšā. Un man tik šausmīgi pašam par to stulbumu manu, ka tur viens celas asinīs un tur jaka netir, un cilvēki tā kā tur padod roku, un tā kā varbūt jūs sedi. Man tik šausmīgi nāca par to ņirgas, ka es nākamajā pieturā izkāpu ārā vienkārši. Es nevarēju savaldīt. Man likās, tik, tā forši, obligāti vajag par sevi smieties. Zini kā? Bet tas ir man vecs piemērs par buldogiem.
Daudz dzīvokļu māja. Pieņemsim, ja tur kaut kāds 2., 3. stāvs dzīvo seniori. Un vieni tur katru dienu logā skatās ārā un saka, jā, pagalms netīrs, mašīnas darbina, mēs nevaram logu atvērt, un visi slikti, cenas lielas. Es viņu sauc pa buldodziņiem. Un blakus divas kaimiņas saka, klausies, sasmērējam desu maizes, ejam uz parku. Un viņas no tā parka skatās uz savu mašīnu un skatās, jā, mēs panācām 5, pat ne parku tur patās, ja, zaļā zona vai kāda. 5 metrus tā, nemaz tā netraucē, ka tās mašīnas te darbina un tā, un tur tie bērni čalo un tā. Un tad es gribu pie tām otrām, nevis pie tiem buldogiem. Mēs paši ļoti, jā, arī es jau dzeru spiediena zāles, un es nezinu, kā es viņus varēšu nopirkt pensijā un visu pārējo, bet mēs paši ļoti bieži tā visu dramatizējam, ka tā galva sāk kūpēt. Tajā brīdī, kad tu tā drusku pasmēji, to man skolā iemācīja vecāki un skolotāji. Jā, mēs sveicinājām visas apkopējas skolā. Un tas bija tikai normāli. Mums gribējās, un viņas arī mums pretī smaidīja. Kaut kā tā. Bet, piemēram, cilvēks pieceļās, un viņam pēc būtības ir iespēja tā kā padomāt un izvēlēties to savu attieksmi šai dienai, vai ne? Gan jā, jo tu nevari paredzēt, kas tur būs tālāk. Tu nevari paredzēt, Es arī domāju, super, viss būs baigi labi un nav siltā ūdens. Labi, es varu uzsildīt tēkanā un zobus un galvu izmazgāt, un es nevaru iedarbināt mašīnu. Tad es ātri domāju, kur es kaut kā, tas tā kā to bet un šī nav pamācība, es par sevi varu tikai runāt. Cik tas būtu forši, ka tas štrunca visu, piezvanīs, pateiks, nokavēs, tur, kā saka, nebija jālido kosmosā. Tak visi tādi plus mīnus saprotoši. Tā droši vien ir tāda arī, tādas savas prāta, higienas, disciplīnas jautājums arī, man liekas, ne tas, kā mēs tās izvēlamies, tās savas attieksmes. Tas ir ļoti sarežģīti. Tas ir sarežģīti, tas nav vienkārši. Tā higiena reizēm ir sarežģītāk nekā pirtī iet. Jā. Un tur redz ir, Nē, nav man receptes. Domāju, ka ir skatījos, kas man tur ir par kambariem, bet nav to. Nav šim. Zini, kā cits saka, parunā ar draugiem, paskaties tur labāku filmu, izej ārā, pastaigā ar saviem dzīvniekiem, tur aizej pie kaimiņiem kaut ko, bet man ļoti bieži gribas būt vienam. Kā ļoti bieži? Es neesmu viens, bet jā, man ir tādi brīži, kad šobrīd tā nedaudz mazāk, bet tajā, ja tur pirms 10 gadiem, tu zini, tur tā, no rīta radio, tad tāds raidījums, tā kāds korporatīvais pasākums un svētdienas vakarā tiešraide, ja tur kādam no lielajiem šoviem. Diezgan. Nesūdzos, paldies Dieviņam, ka tas tā bija, ja, kā lai saka, man šobrīd kredītu nav. Bet, ja tā nebūtu bijis, droši vien tie kredīti būtu, bet es biju diezgan tāds uzvilkts. Un atkal es galīgi nesūdzos. Un tad pienāca viens brīdis, kad es braucot mājās, pat nebraucot mājās, bet, esot starp kaut kādiem darbiem, es sapratu tā, vai tu mājās varēsi aiziet gulēt, jo tu kaut kādu stiprāku miega zāli iedzers, kas ir recepšu, vai to pusvīna pudeli, vai pat veselu. Bet tad tā skaties pulkstenī, ne tagad ir 4, bet 9 jau kaut kur ir jābūt. Tā vīna pudeli nebūs, un tā miega zāle arī vēl būs tāda. Pēc tam tā nesūdzos, bet es tā vairs negribu. Un tu vienā brīdī vienkārši pateici nē un izmainīji to kaut kādu to līkni? Nemēģināju paņemt visu, ko var paņemt. Iemācījies pateikt nē? Jā. Cik tev ir viegli, jo zini, es joprojām satieku gan daudz cilvēku, kuri saka, ka viņi neprot pateikt nē. Un nav iemācījušies to izdarīt, lai pasargātu varbūt sevi. Ne tāpēc, ka būtu kaut kāda, es nezinu, kaut kādi citi iemesli, bet tīri, lai nenonāktu tajā punktā, kur cilvēks jau ir iztedzis. Un tas attiec uz jebkuru profesiju. Tas nav pat tikai par radošo industriju, tas ir par jebko. Par skolotājiem, par jebko, kuri nevar pateikt nē un līdz 12. labo darbus, vēl kaut ko. Tas ir par jebko. Es šodien biju pie saviem
draugiem, jaunajiem vecākiem, dzemdību namā, es tev teicu, foršas dvīnītes ir piedzimušas, un jaunajai māmiņai es prasīju, un viņa saka, ka viņai tā drusku, viņa jaunāk par mani, ka tā, es saku, kā ar vecajām mātēm, topošajām, tagad abām divām, viņa saka, viss labi, bet tur ir daudz tādi stereotipi, jo tad to nevarēja, un tad to nevarēja, un tad to nevarēja, tajos laikos, kad viņa pati bija dzimusi, un tāpat tās arī viņas vīrs, tas laiks mainās, un tas, ko tu tagad saki par tām visām izdegšanām, tad, kad mūsu vecāki dzīvoja, viņiem nebija vispār priekšstata, kas tā izdegšana tāda ir. Par to vienkārši nerunāja. Bet šeit, manuprāt, ir ļoti labs apzīmējums, un es nezinu, kāpēc es viņu paņēmu, situācija lidmašīnā. Tajā brīdī, ja ir krīzes situācija un izlec skābekļa maska, tad pirmo uzliec sev, un tad blakus sēdētājam, kuram tu vari palīdzēt. Ja jūs abi sinhroni uzliksiet, jūs varēsiet vēl kādam palīdzēt. Bet nevis palīdzēt un izbeigties pa ceļam. Un tas, manuprāt, arī ir par to izdegšanu, ka zināt problēmas, mēģināt palīdzēt, neuzgriezt muguru, bet tomēr, kā lai saka, arī to savu dzīves ciklu izbaudīt, jo, kam tu tā, es atkal kam tu tāds uzvilks būsi vajadzīgs? Baigi vajadzēs eņģeļos, lai tur sēž viens tāds, piezviniet, paldies, uz redzēšanos, viss priecīgs svētkus. Jebkurā dzīves situācijā. Neteču. Tāpēc tā kaut kā mēģināt, un tur ir, kas kuram vajadzīgs. Vienam jāsēž zem egles, viens dzer zāļu tējas, viens iet pirtī, viens iet pie psihologa, viens iet pie jogas. Tad, kad es augu, manos 25 gados nebija šādu iespēju. Kaut gan runāt un jautājumi bija, es pieņemu vēl vairāk kā šobrīd dažam labam jaunietim. Bet es nesaudzos pa laiku, tā bija. Jā, es tikai domāju, ka grūti jau patiesību sakot arī ar to savu apziņu cilvēkiem vajadz būtību strādāt arī man. Jo es domāju, vismaz bieži vien jau mums apkārt ir tas anglicisms, kas ir tas grampī, jeb tā sabostā seja. Ne jau tikai mēs varbūt paši nevienmēr arī paskatāmies spogulī un pamanām sevi to. Jo es neesmu no nīgriem, es esmu no lustīgiem. Starp citu, vai ne? Mēs jau nevienmēr arī paši sevi atpazīstam to, ka mēs kaut kādā brīdī esam kļuvuši par to, kurš tur šķendējās nepārtraukti. Bet, Viena lieta ir šķendēties, otra lieta ir dzīvot tomēr godīgi savu dzīvi. Zini, kā, cilvēki ir ļoti dažādi, un tas ir ļoti labi, bet manuprāt, ka šķendētājs jau arī tā jau ir druscītiņa tāda, pat ne hobijs, bet tāda rakstura iezīme. Tieši tāpat kā reizē veikalā, lielveikalā, tu redzi, es viņu sauc par grābstītāju. Es saprotu, ir tādas pensijas, kā ir un vispārējais, bet tu tomēr redzi, kura omīte grib to vienu ābolīti vai tomātu paņemt, un kura iet un vienkārši spaida, un viņa netaisās neko ņemt. Tas ir viņai tāda, ikdienas izgājiens, nevis parkā ar siermaizīti vai tēju, bet iziet caur lielveikalu un paspaidīt dārziņus. Piedodiet, es jūs zinu visus pēc vārdiem. Jā, katrā ziņā man liekas, ka katram šeit uz sevi mazliet arī jāpadomā par to sevi. Tu sacīji vienā mirklī, ka tev patīk būt vienam. Jā. Vai tad, kad tu esi viens? Vai tas ir tas mirklis, kad tu principā atgūsti spēkus atkal tam mirklim, kad tu vairs neesi viens? Tur ir ļoti dažādi. Reizēm ir tā, ka tieši tā ballīte tev dod tos spēkus. Reizēm ir tā, ka tās ir tās kaut kādas stundas, kad tu esi viens. Man ļoti patīk izbaudīt, un beidzamā laikā tas ir arvien biežāk. Teiksim, ir kaut kādi tālie pārbraucieni. Cik viņi mums Latvijā ir, ja es dzīvoju Jelgavā, tad Rēzekne Jelgava, šobrīd man Liepāja Ventspils ir nedaudz tuvāk, vai tur, koncerts Alūksnē, un es braucu mājās, 3,5 stundas kā minimums.
nu jau naktī tumsā, vienalga vai ziema vai vasara. Un arī to es ieskaitu kā savu laiku, jo man ļoti bieži neskan nekas mašīnā. Klusumā. Jā. Un tad kaut kādos brīžos, ja es jūtu, ka man tā kā bail, ka tā kā uz miegu sāk vilkt, vai kā lai, tieši trunti ir pa daudz, es gribēju lietot rupjāku vārdu, pat ne rupjāku, bet precīzāku, tie sūji ir pa daudz, tad es slēdzu iekšā Latvijas radio un klausos raidījumu atkārtojums, kas ir naktī, jo mūziku arvien mazāk klausos, bet tā dzīvā saruna man to ceļu ļoti patīk. Pirmkārt, es kaut ko uzzinu, otrkārt, tas ceļš paiet daudz ātrāk, un tomēr ir tāds ceļš, ka kāds ar tevi vēl te runā. Kas vispār, Valter, ir tas, kas tev ikdienā dara prieku? Es jau drusku es domāju, ka tie, kas klausās vai skatās, arī jau drusku var sadzirdēt, tad, kad tu piemini suņus, tad ir tie lūpu kaktiņi uziet uz augšu. Suņu cilvēks, jā, trīs man ir šobrīd. Dārzu kaut ko piemini savu hortenziju, ar tie lūpu kaktiņi uziet uz augšu. Tas ir tas, kas tev dara tādu laimīgu ikdienā prieku. Bet ir viena lieta, es vienmēr skatījos uz savu veco mammu, ar kuru es līdz 1. klasē augu, un pēc tam uz vecākiem. Man tomēr ir tā, man ir lielas iespējas būt lielam dārzam, bet es negribu, jo man tomēr ir tāds zināms kaivs, ja kāda puķe tur ir arī novītusi vai ieaugusi kaut kādā nezālē, jo no rīta celties ar domu, vai šodien visu nepaspēšu, negribu. Un ļoti vienkārši teikums, es negribu kalpot ne dārzam, ne siltumnīcai. Suņiem nevar īsti kalpot, vai ne? Viņi paši izdomās, ko viņi gribēs un tā tālāk. Bet man patīk arī ēst gatavot, tad, kad brauc draugi. Bet katru dienu, izbeidz par škām. Ir ļoti forši pusprodukti veikalos šobrīd pieejami. Jā, nekāda vaina. Garšvielām uzlabo un tur viss kārtībā. Tas nozīmē, ka tu esi atradis kaut kādu tādu savu dzīves formulu, kurā tu vari būt mierā ar to, kas notiek. Tas ir skaļi teicis. Ir lietas, ar kurām mierā es nevarēšu būt nekad. Ar ko tu nevarēsi būt mierā? Kaut vai mana bērnība, kāpēc vispār tā bija. Tās nemaināmās lietas. Ja? Tur bija labi, bija forši, bet varēja būt citādāk, bet nebija. Bet es tāpat tās ik pa brīdim par to iedomājos. Un es esmu ticis galā ar visiem tiem, kas vēl uz zemes un ir uzgājuši augšā, un lai viņiem tur labi iet, bet, tad ir lielās pasaules netaisnības. Politiskie notikumi, kari, vēlēšanas, viss pārējais. Es nezinu tādu cilvēku, kurš ar to visu būtu ļoti mierā. Pat, manuprāt, tie, kuri grib, lai viņus ievēl, arī tie nav mierā ar visu. Ja, tur, tādas kaut kādas lietas. Jā, es nelasu tik daudz, kā es gribētu, un neskatos filmas tik daudz, kā es gribētu. Nē, uz teātri izrādēm tik daudz, kā es gribētu. Bet tas ir mans slinkums. Man ir bijušas tāda, es 3 dienas varu neiziet ārā no mājas. Un es labi jūtos. Jo man suņi ir tik pieauguši, ka pateiz durvis, viņi izskrien un atnāk apakaļ. Jā, izdara visu, ko vajag. Izdara visu, ko vajag. Un ja kāds iekāp tur, ko viņi izdara, bet tā ir mana teritorija, viņi to nedara citā teritorijā. Pēc tam kaut kad savāc. Kad ir duka to izdarīt. Jā, tieši tā. Valter, mums jāparunā par to tavu lielo notikumu, kur tu svinēsi. Ko tu tur gribi runāt daudz? Nē, paga, es gribu, lai tie, es varu kā izteikt. Jā, tu vari, tev jau tas celis tāds jūtīgs. Šitais ir operēts. Kurš tev ir? Šitas ir operēts, jā. Arī pēc tā. Tā notirpa vienkārši. Jā, nedroši. Smuks ikars man pareizi. Smuks zeķis arī tādas kaut kā. Ziemassvētku. Atradu šodien. Man likās, ka vajag kaut ko tādu. Labi, piedod. Nē, ir arī pa zeķiem var parunāt. Jā, es tikai gribēju uzzināt, vai tur kāda biļete vēl ir pieejama uz to tavu biļešu nav vairāk. Nav? Tad jau tu varēši tad nenākt uz podcastu. Es par to, jā. Klausies, Valter, labi, bet tu esi domājis, ko tu vispār gribētu, lai tev novēl dzimšanas dienā?
Jā, varbūt tādu. Es it kā neesmu kašķīgs, es reizēm esmu tāds ļoti ekspansīvs un ļoti ātri aizdagos. Par mājas lietām, par darba lietām, par kaut kādiem tādiem notikumiem. Nu, tā vairāk kārti pāelpot un saprast, bet tikpat ātri vai vēl ātrāk es, kā lai saka, nomierinos. Bet, nu, mazāk uzvilkties par kaut kādiem notikumiem, par kaut kādām lietām, netaisnībām. Jā. Oi, kā es tev saprotu. Lasot ziņas, no rīta attais vaļā, ja jebkuru portālu, nu tak teica nestaigāt pa Daugavas ledu. Nu nevar, ir aizliegts, un tu skaties jau, cik tur protokoli sastādīt. Nu, kas nav ko darīt tiem policistiem, kā stāvēt un mērīt, cik tas ledus ir bies uz Daugavu. Nu, halo. Jā. Nu tā. Un tas jau nav vienīgais. Nu, tā pati iela, tā pati, nezinu, parkošanās, lieli, mazi. Nu, decembrī. Vai tiešām ir? Es ļoti mīlu bērnus. Bet man arī patīk ļoti koncerti. Un tad es reizēm domāju, vai tiešām, ja tas bērniņš ir noguris vai saguris, vai viņam nāk miegs, vai viņam galīgi tas koncerts nepatīk, neienāk prātā tiem vecākiem, ka būtu tas bērniņš jāpaņem, un vienam no vecākiem jāiet ārā no tās zāles. Nevis visai zāle. Es zinu, ka tu neliec manu e-pastu, kur sūtīt pretīgā cūka, kā tu šitā vari par tā jau mums demografiskā krīze. Bet kaut kā tā, jā. Un atkal pateikšu vienu mazu piemēru. Kāzas. Jaunais pāris, visi forši tur, un tur viņiem dzied super dziesmu, viņi vēl gredzenus un paši raud, visi raud, un vieniem draugiem mazulīts ratiņos sāk ļoti gribēt ēst vai vienkārši liek par sevi signalizēt. Un tie, kas tur pie tā altāra stāv, tas jaunais pāris, tā kā drusku, tā, jo tā mazulīša skaņa tomēr ir tajās baznīcas velvēs ļoti, ļoti dzirdama. Bet tie draugi arī grib redzēt tomēr, kā noslēgsies tā pirkstā likst. Un tad, kad montē to video, tad to skaņu tam mazulītim nevar, kā saka, izņemt ārā no tā visa. Un tad ir jautājums, kā? Un man tiešām tā ir reizēm bijis, ka es tā uz minūtīt izēju ārā. Un esmu par to dabūjis arī ļoti ierīt. Jā. Bet ap to negrozās pasauli. Es tev, Valter, gribētu arī novēlēt, lai tev ir daudz to mirkļu, ka tu tiešām iznāc tajā savā dārzā, ar tām basajām kājām. Daudzus gadus. Jā, un vēl daudzus gadus. Un iesmaržo to pavasari un to pasauli, kas tev ir visapkārt. Tā, un lai tev, ir tie tavi drošie cilvēki apkārt, tas tavs drošības tīkls, jo man šķiet, ka tas drošības tīkls katram cilvēkam ir viens no pamatiem, lai mēs justos labi. Un es zinu, ka tev ir burvīgi draugi, tev ir fantastiski draugi, un lai tas tavs tīkls ir stiprs, un esot ar tādu stipru tīklu, tad arī, man liekas, visas tās lietas izdodas man tālāk. Man patīk vārds arī tīkliņš, jo, ja tu vēl atceries, tās tie tīkliņi no tiem padomu laikiem, kur faktiski tā visa virtuve tika mājās nesta, no pārtiks produktiem un ne tikai. Tāpēc tu saki tīkls, tas paldies par vēlēm, bet tas mans tīkliņš ir izturīgs, jo tas mans tīkliņš man ir redzējis visādu. Un kaut kā mēs tomēr esam vēl atraduši to vēlmi būt kopā. Tu taču pat arī atvilksies pareizi. Atvilkšos. Kas vai tad nevilksies? Drīkst nevilkties? Es ļoti gribu aizvilkties. Jā. Bet tev brīvs sestdiena pēc tam? Man noteikti tas ir jāizdara, lai man būs brīva sestdiena pēc tās tavas balītes. Zinu arī tagad, ko dāvināt, ir skaidrs, uzdevums ir atrisināts. Bet nē, Valter, paldies par to, ka tu esi, manā dzīvē jau kopš seniem laikiem, jāsaka.
Es pat nezinu, cik seniem, jā. Kāda starpība? Valters te kaut ko par kaut kādām zvaigžņu slimībām runāja. Es tādu neatceros, kaut gan zinu tevi jau tiešām diezgan sen vēl no Es vēl LNT. nebija dzimus, ka es jau strādāju televīzijā. Vēl no Kā es tev pielīdzu? Redz, kā vai ne, no LNT gaitiņiem es atceros, un vienmēr mēs tā skatījāmies uz tiem, un tur tādi smieklīgie un gudrie un populārie steigā ar tādu abrīnu. Un paldies, Valter, par to, ka tu ļāvi arī Tadžikstānā iepazīt to dažādo tevi, kuru, un šis ceļš kopā man ļāva tevi iemīlēt vēl stiprāk. Paldies, un kā jau es tev esmu teikusi, tad Valters ir tas cilvēks, ar kuru var kāpt kalnos absolūti droši visādos, jo tur ir skaidrs, ka šis cilvēks, kā blakus tevi ir tajā lejiņā, tā būs kopā ar tevi arī augšiņā. Paldies tev, Valter. Bučojamies. Nu, protams, ko cik. Paldies tev. Podkāsta draugi Spilva